Uz interviju ir ieradusies Marija. Pirmais uzdevums ir mutvārdu pārbaudes uzdevums. Lūdzu, izvēlēties vienu no lapiņām. Jūs esat izvēlējusies tekstu Putni ziemā. Lūdzu, izlasiet un iepazīstieties ar tekstu. Paldies. Jūs lasījāt tekstu Putni ziemā. Atbildot uz jautājumiem, jūs varat izmantot tekstu. Kāpēc cilvēki ziemā baro putnus? Cilvēkiem liekas, ka putniem nav ko ēst. Citiem patīk tos vērot, vēl citi cilvēki grib saviem bērniem parādīt dažādus putnus. No kāda materiāla Latvijā tiek gatavotas putnu barotavas? Barotavas izgatavo no koka, piena pakām, plastmasas un stikla pudelēm, pat no konservu kārbām. Cik bieži ir jābaro putni ziemā? Ziemā putni ir jābaro katru dienu. Kas cilvēkiem vēl būtu jādara, lai putni dzīvotu tuvāk cilvēku mājokļiem? Vajadzētu radīt vidi, lai putni gribētu uzturēties tuvāk cilvēku mājām. Piemēram, stādīt augļu kokus, ogu krūmus, būvēt putnu būrus. Paldies! Paldies! Otrais uzdevums – saruna. Iepazīsimies. Mans vārds ir Andris. Kāds lūdzu ir jūsu vārds? Labdien, mans vārds ir Marija. Ļoti patīkami. Kura ir jūsu dzimtā pilsēta? Mana dzimtā pilsēta ir Cēsis. Kur jūs pašlaik dzīvojat? Tagad es dzīvoju Rīgā. Sakiet lūdzu, kāda ir jūsu nodarbošanās? Es esmu mājasaimniece. Man ir 2 bērni. Vai jūs lietojat internetu? Jā, es lietoju internetu. Kurus interneta portālus jūs apmeklējat? Visbiežāk es apmeklēju Delfi un Apollo. Kāpēc? Tur var uzzināt dažādas jaunumus, arī jaunas ēdienu receptes. Cik bieži jūs apmeklējat interneta portālus? Katru dienu. Kurās valodās jūs lasāt interneta portālos? Visbiežāk es lasu latviešu valodā, bet varu lasīt arī angļu valodā. Kas vēl jūsu ģimenē apmeklē interneta portālus? Mans vīrs un vecākais dēls. Kādas ir jūsu domas par interneta portāliem? Man patīk. Var uzzināt dažādas notikumus gan Latvijā, gan pasaulē. Kas jums nepatīk interneta portālos? Man traucē reklāmas. Kur jūs pavadāt brīvo laiku saulainā vasaras dienā? Brīvo laiku es pavadu pie jūras. Man ļoti patīk jūra. Ko jūs darāt pie jūras? Sauļojos, peldos, bieži pastaigājos gar jūru. Kas jūsuprāt ir veselīgs dzīvesveids? Veselīgs dzīvesveids ir pareizs uzturs, regulāras fiziskas aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā un tikšanās ar jauniem draugiem. Ko jūs visbiežāk ēdat pusdienās? Visbiežāk pusdienās es ēdu zupas. Arī dārzeņus, gaļu, dažreiz uzcepu zivi. Kas ir nepieciešams, lai pagatavotu zupu? Es zupu gatavoju no lielopu gaļas, vāru buļļonu, pievienoju garšvielas, sāli, piparus, tad pievienoju dārzeņus, burkānus, bietes, ķiplokus, sīpolus, apcepu un pievienoju zupai, un pašās beigās es pielieku kartupeļus un tad zaļumus. Kā jūs vērtējat produktu izvēli Latvijas veikalos vai tirgū?
Produktus es iegādājos tirgū, jo tur tie ir svaigi un var izvēlēties labāko. Tirgū ir ļoti liela dārzeņu un augļu izvēle, īpaši rudenī, kad var nopirkt Latvijā audzēto kartupeļus, burkānus, bietes, visu citu. Un kur vēl augļi un ogas. Tik garšīgi, ka mēli var norīt. Paldies jums par sarunu!